Kaut arī ēku apsaimniekotāji bieži sūdz, ka iedzīvotāju maksājumi nevienmēr sēdz apsaimniekošanas izmaksas. Latvijas televīzija šodien Rīgā kļuva par liecinieci ēku kompleksa Solaris apsaimniekotāju cīņai par tiesībām apkalpot šo namu iemītniekus. Daudz iedzīvotāji ir turīgi cilvēki, daļa īpašnieki ir Krievijas pilsoņi, kas šurp brauc tikai uz Jaunā Viļņa koncertiem reizi gadā. Tāpēc viņu nama apsaimniekošana ir gards skumos pakalpojumu sniedzējiem. Imantas daudzstāvu dzīvojamo ēku Solaris pagalmā dienas vidū pulcējas vairākas savstarpēji naidīgi noskaņotas grupas. Viņu mērķis pierādīt, kuram ir tiesības apsaimniekot šīs ēkas. Vīri melnā, tumši apvidus automobīļi, no malas iespējas visai draudīgs. Pēc neilga brīža ierodas pašvaldības policija, mazliet vēlāk ļaudis, kas no 1. maija vēlas pārņemt ēkas savā apsaimniekošanā. Šodienas kuplās sanākšanas mērķis – līdzšinējiem apsaimniekotājiem iesaistot apsardzes firmu, atkarot vakarā zaudētās pozīcijas, kad jaunie apsaimniekotāji uzlauza vairākas telpas, kurās atrodas ēkas komunikācijas sistēmas. Mēs uzlaužām inženiertehniskas telpas, elektrosadali, sūkņu stāciju un siltummēzglu. Tad pirms tam, 30. martā, esošam apsaimniekotājiem tika nosūtīta ierakstīta vēstule 30 dienu laikā nodot māju. Tas ir nelikumīgi, ja var tā teikt, 90. gadu metode, vienkārši ar varu pārņemt un viss. Pēc tam, ja gribat tiesāties, tiesājieties. Mēs te darbosimies. Tā kā šis ir civiltiesisks strīds, policija attiecību skaidrošanā neiesaistās, tikai novēro, lai nesāktos fiziski izrēķināšanās. Taču nav arī tālu līdz dūru vicināšanai. Jaunie ēkas apsaimniekotāji sola mums parādīt iepriekšējo kolēģu sliktās saimniekošanas sekas, kas redzamas pagrabstāvā. Taču tālāk par pagrabu durvīm jaunie apsaimniekotāji netiek ielaisti. Прошу покинуть. Какое помещение покинуть? Кто вы есть такой? Обращайтесь к руководству. К какому руководству? Так, тому нельзя. Прошу не толкаться. Vecie apsaimniekotāji pārliecināti, ka ēku drīkst apsaimniekot tikai viņi. Lai mainītu apsaimniekotāju, viņuprāt nepieciešama 100% visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana, jo atbilstoši niansēm, kas fiksētas zemesgrāmatā, uz šīm ēkām attiecas nevis dzīvokļu īpašnieku likums, bet civil likums. Savukārt jaunie apsaimniekotāji apgalvo, ka šāda prasība ir absurda, jo praktiski 100% iedzīvotāju kopsapulci tik plaši apdzīvotāju mājai noorganizēt nav iespējams. Kā sarežģītā situācija atrisināsies, pagaidām nav zināms. Visticamāk, abas puses vērsīsies tiesā par tiesībām saimniekot šajā daudzdzīvokļu ēku kompleksā. Zandozo Balodaigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.